Sveiciens visiem manā jaunajā vlogā. Esmu Austrijā. Pēc tam došos uz Liviņo un skrienam pa kalnu takām. Šodien mērķis ir iekarot jaunu virsotni. Jā, te būs daži skatiņi. Sākām pie 1000 metriem. Pa šito mēs tikko norāpojām lejā. Kaut kā tā. Tagad turpinam maršrutu tur uz priekšu. Palēze nāk poši. Smaidiņš, smaidiņš, smaidiņš. Ko visi? Mēs bijām uzdrāpušies vēl augstāk nekā var redzēt video. Tur bija pati spicīte. Tagad turpinam skrējienu. Šodien ejam pārgājienā. Maršruts ir 20 km garš. Un tā laikā uzkāpsim 2000 metrus. Tā ka būs diezgan pasmagi. Baudam skatus, trenējamies. Tad jau tiekās kaut kur augšā. Tā izskatās nopietnākā vieta pagaidām šajā trasē. Tā raupjās augšā. Jau parāda sniedziņš pāris vietās. Esam uzkāpuši līdz pašai virsotnei. 2250 metri. Kāpums 1250 metri pašlaik, bet ar visām tām augšā un lejām gan jau kopumā kāds 1400–1500. Jau esam atpakaļ ceļā, vairs nav palicis tik daudz, kad 7–8 km. Kā principā jātiek garām šim un tad jau būs vieglāk. Sveicināti, tas ir Murkšķis. Re, kur viņš stāv un gaida. Un pazudalā. Parādīšu viņa alu. Draugi, es esmu atradis mūsu Murkšķim kompaņonu. Pagaidat. Čik. Viņš pazuda. Tagad ir tikai viens. Tā kā jā. Viņi tur bija divi.
Taciņā mēs ieraudzījām mazu telēnu un baidījāmies, ka tik tuvumā nav dusmīgā lielā gove, kas viņu sargā. Un tad es izdomāju variantu, kā var izbēgt no situācijas, ja tev uzbruk liela gove. Tad mēs skrienam augšā kalnā, noslēpjamies aiz koka un stāvam ar nojām šitā ten. Tad mēs esam drošībā. Netālu no Laponijas slēpju veikala ir visgaršīgākie kebabi un picas. Mēs paņēmām porciju vienkārši milzīgi. Šis ir locītais kebabs. Tā kā baudam skatus un baudam kebabus. Tālumā arī Ainis. Sveiciens visiem! Šodien pēdējā diena Liviņo. Nav sanācis ļoti daudz pafilmēt, bet taisu vieglu rīta treniņu. Tad jau braucam projām uz Šveici, uz kalnu skriešanas sacensībām. Tā ir sanācis, ka Ainis nevar skriet šīs sacensības, un tad viņš pārakstīja savu dalību uz mani, un es skriešu savu pirmo kalnu maratonu. Nu, cik nu maratonu, bet 16 kilometrus. 8 km pret kalnu, tad pārējais vai nu taisne, vai uz leju. Labs rīts visiem. Šodien esam agri cēlušies 5 rītā un dodamies uz sacensību vietu. Vēl 15 minūtes līdz sacensību vietai. 9 starts, 16 km ar 17,2. Es ar Aini esmu saderējis, ka noskriešu zem pusstundas. Viņš saka, ka nenoskriešu. Tad jau redzēsim. Kamēr dodamies uz starta vietu, nedaudz pastāsti, kas šis vispār ir par skrējienu un kāpēc mēs šeit esam atbraukuši. Eiger Ultra Trail. Mazā ātrā distancīte 17,2. Šveice, Grindelwalda. Pilsēta. Jā, pilsēta. Tas ir Ultra Trail du Mont Blanc. Tas sacensību posms. Viens no populārākajiem skrējieniem Eigers esot un viens no viskaistākajiem Eiropā. Un te var krāt piekļuvi vēl citām sacensībām. Jā. Vai vairākus noskriet, vairākus šādus mačus un tad iegūsti piekļuvi. Itra punktus iegūst un šis skrējiens ir tik smags, ka viņam ir saucamais Stone punkti krājas, ar ko var piekļūt pie vispopulārākajiem un grūtākajiem skrējieniem. Piemēram, Montblāna skrējiens, kas ir arī vienlaikus pasaules čempionāts, ja tā ir garā distance, ja? 180 km. Tā kā nopietns mačs, būšu pirmo reizi šādās sacensībās, jo 2 gadus pat neesmu skrējis Stirnabukus, diemžēl. Tā kā būs jāuzskrien beidzot kāds mačs. Invitēja manā stress. Who is the first timer in Grindelwald at the Eiger Ultra Trail? Welcome to the Laurie!
20 seconds and Kaut kur tur skrien Lauris, un tad, kad viņš finišēs, viņam būs jānāk šeit uz apbalvošanu. Līderis. Ir! Super! Vecīs! Šeit viņš nāk, varonis. Kājas dzīvas? Tā, bet teikšu, kājas tirnumu kā zaķi ir grūtāk vinnēt nekā šo. Bet, tu esi malacis. Ārprāt, tas kaut kas.